pastāsti lūdzu tu, kā tu uzskati, ka pēc šāda ceļošana ir visforšākā un visinteresantākā? Esmu ceļojis pa savu dzīvi visādos veidos, gan ar mašīnu, gan ar lidmašīnu paši, kur meklējām avio un viesnīcas un visu pārējo. Esam braukuši ar turoperatoru, ka viss ir noorganizēts, dzīvo viesnīcā. Esam braukuši ar turoperatoru, ka katru dienu tu esi jaunā vietā un katru dienu tu ar čemodānu pārbrauc ar autobusu uz citu pilsētu, lai redzētu kaut ko vairāk. Ir izmēģināti visādi veidi, bet kruīzs ir tāds visu labo lietu apkopojums. Gan cenas ziņā, gan servisa ziņā, gan ēdināšanas ziņā, gan, protams, redzēšanas ziņā. Jo to, ko jūs varat izdarīt kruīzā, jūs nekad nevienā sauszemes ceļojumā nevarat salikt kopā ne naudas, ne laika ziņā. Jo, ja, piemēram, jūs gribētu kaut ko izbraukt to maršrutu, ko šobrīd mēs ar Diānu braucam, kas sākās Singapūrā, pēc tam bija 3 dažādas vietas Malaizijā, tagad mums būs 4 dažādas vietas Indonēzijā. Pamēģiniet to sakomplektēt paši ar lidmašīnām, ar pārlidojumiem, ar gaidīšanām, lidostās, check-in, check-out viesnīcās, čemodāni iekšā ārā, takši uz lidmašīnu, no lidmašīnas un vispārējais. Cik jums tas izmaksātu gan naudā, gan laikā? Ja? Un nav teikt, ka jūs redzētu kaut ko vairāk. Es pat teiktu, ka mazāk, tāpēc, ka visi pārbraucieni tradicionālā veidā lielākoties ir pa dienu, un mums visi pārbraucieni ir vakarā un naktī. Tā kā mēs atpūšamies, ādam restorānā, dejojam, galu galā naktī guļam, kuģis pa to laiku strādā. Un mēs tādā veidā ieekonomējam milzīgu gan laiku, gan naudu un redzam ļoti, ļoti daudz. Ļoti daudz. Es pa pēdējiem 6,5 gadiem, no kuriem pusotrs gads bija pandēmija, kad kuģi praktiski negāja nemaz, tad reāli bija 5 gadi. Par šiem 5 gadiem man ir pār 40 jaunām valstīm, kurās esmu bijusi pirmo reizi, un visas viņas ir eksotiskās valstis. Tādas kā Brazīlijas, Argentīnas, Čīles, Panama, Hondurasa, Belīze, Meksikā un tā tālāk, ja Kostarika, Kolumbija, ja Bahamas salas, Virģīnu salas un vēl daudz citas vietas, tā arī Āfrikā, Dienvidāfrika un Maurīcijas un Madagaskāra un Filipīnas un Bruneja un tāpat Singapūra, kuras agrāk nebija bijusi. Ir ļoti, ļoti daudz šo eksotisko vietu. Parēķiniet, cik tas jums izmaksātu, ja jūs mēģinātu uz šīm vietām katru atsevišķi aizbraukt un padzīvot. Nu, tagad, kad tu stāsti par tik daudz eksotiskām vietām un zemēm, tad šķiet pilnīgi kaut kas neiespējams, ka kāds, kā es kā klausītājs, man šķiet, ar iepriekšējām smadzenēm man likās, ka tas taču pilnīgi nav iespējams. Tas taču maksā arī, varbūt, ja lētāka kuģa, bet tik un tā tas nemaksā maz. Tas maksā diezgan daudz. Tad kā man kruīzā iestājoties klubā, šīs izmaksas varētu samazināties? Pirmām kārtām mūsu kruīza klubs ir saslēdzis ekskluzīvus līgumus ar 14 ļoti pazīstamām kruīza līnijām, ļoti populārām kruīza līnijām. Un tad šie ekskluzīvie līgumi paredz to, ka mūsu kluba biedri vienmēr brauks lētāk nekā citi, kas nav klubā. Un tad mūsu kluba biedri pirmām kārtām var pakāpeniski iekrāt naudu, kas jau ir labi, jo ļoti daudz cilvēku neceļo, tāpēc ka vienkārši nav konkrēta mērķa, nav konkrētas ceļojumu naudas uzkrājumu maksi. Jā, vienalga, vai tas ir guļamistabā zem spilvena vai bankas kontā vai zeķē, nekrāja. Ir cilvēki, kas krāja, jā, ir tādi cilvēki, kas zina, kas speciāli taisa ceļojumu krājkasī. Bet lielākā daļa to nedara. Līdz ar to tā nauda vienkārši iztērējās. Mūsu gadījumā mēs pamazām šo naudu iekrājam savā ceļojuma naudas makā, bet labākais tas, kad viņa nodubultojas un pārvērš pa punktiem. Un no šiem te punktiem mēs varam nosakt pusi no kruīza, iegūstot vienmēr līdz 25% cenas samazinājumu no tām cenām, kas ir citos booking sistēmu portālos. Ja? Tad mūsu kluba biedri pirmām kārtām ceļo lētāk. Otrām kārtām jau viss tas, ko es arī stāstīju, kad vienu dienu vienā valstī, otru dienu otrā valstī, tas viss ir pats pa sevi jau paredzēts kā kruīzs, un tur ir pavisam citas izmaksas, nekā jūs lidot ar lidmašīnu. Piemēram, man Facebookā nesen izpeldēja piedāvājums
tādam līdzīgam maršrutam, kā es pagājušajā gadā braucu ar kuģi. Kuģis mums bija uz 14 naktīm, kaut kur apmēram, es tak no galvas neatceros, bet kaut kur vai $1300 vai $1600 vienam cilvēkam uz 2 nedēļām izmaksāja šis brauciens ar visu ēdināšanu, maršrutu, visām vietām. Tas piedāvājums, ko es redzēju Facebookā, tas bija sākot no 6000 cilvēkam. Nu, ir atšķirība, sākot no 6000 vai 1000, nu, pieņemsim $600. Jā, nāca klāt avio biļeti, kas ir apmēram ap 1000 bija vēl klāt, bet tas ir kurā gadījumā ir 2,5, nevis vismaz 6, jā. Un tā jau ir paceļama nauda. Es zinu, kad man cilvēki arī no Talsiem, kas ir braukuši tādā kruīzā, kas nebūtu nav ne miljonāri, parasti normāli strādājoši cilvēki, skolotāji, grāmatveži un tam līdzīgi, jā. Tā kā tas ir paceļams visiem, vajag tikai uzzināt vairāk informācijas. Un vēl jau tas moments, ja jums ir nepietiekoša nauda, šeit var arī nopelnīt. Šeit var izdarīt mazu darbiņu un ceļot nevis ar -25, bet 50% atlaidi. Šeit var izdarīt lielāku darbiņu un vēl iegūt arī finanses, iegūt gan bonusus naudā, un var arī nopelnīt to, ka jums ceļojumi gadā $2400 apmērā ir uz kompānijas rēķina. Bet, protams, kaut kas ir jāizdara. Neviens pavēlt to nedāvina, ja, tad ir jāizdara konkrētas lietas. Un tas nav arī nekas tāds, ko nevarētu izdarīt jebkurš. Cilvēkiem stāstam par savu ceļojumu pieredzi, mēs rādām savas bildes, savas fotogrāfijas, izstāstam par atlaižu programmām un vienkārši palielinām apjomu. Apjomu kruīzu klubam, apjomu kruīzu līnijām. Kruīzu līnijas ir vienmēr ieinteresētas jaunos pasažieros, viņas ir gatavs līdz ar to samazināt vēl mūsu klubam šos cenas samazinājumu. Tātad klubs spēlē pelnu uz tā rēķina. Savukārt cilvēki, kas ir jauns klients devuši gan klubām, gan kruīzu līnijām, ir nauda, pietiek nauda, ar ko padalīties un samaksāt tiem cilvēkiem, kas šo apjomu ir radījuši. Jebkura firma strādā pēc tāda principa. Tas ir konkrēta bonus programma par konkrētu katru darbību, par konkrētu katru apjomu. Tie, kas vēlas uzzināt vairāk, noteikti zvaniet, rakstiet, visu izrādīšu, visu parādīšu. Darbs galīgi nav sarežģīts. Mēs faktiski ceļojam un informējam citus par šo ceļošanas veidu.